Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, pamatojoties uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas PISA 2018. gada starptautiskā pētījuma rezultātiem, 35,5% Latvijas skolēni ir pieredzējuši vardarbību vismaz pāris reizes mēnesī. Salīdzinājumam vidēji OECD valstīs līdzīgu pieredzi ir piedzīvojuši 23% skolēni. Šie dati ir satraucoši. Vecāki laiž savus bērnus skolās, lai viņi tur iegūtu izglītību, pilnveidot sociālās prasmes, veidot draudzības un mācītos iekļauties sabiedrībā. Vienlaikus apstākļus, ka skolas vide var ne tikai veicināt personības izaugsmi, bet arī radīt tiešus draudus bērnu drošībai un veselībai, ir nepieņemams. Vardarbība, smēķēšana, alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošana, diemžēl tas viss ir realitāte Latvijas skolās. Un, diemžēl jāatzīst, ka šobrīd valsts līmenī nav vienotu instrumentu, kā ātri reaģēt uz krīzes situācijām, kas ar to ir saistītas. Kolēģu sagatavotie grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kā arī izglītības likumā, ir mēģinājums rast risinājumu šai samilzušajai problēmai. Nav šaubu, ka pieprasot izglītības iestādēm nodrošināt visaugstāko izglītības kvalitāti, mums ir jāpiedāvā rīki, kuri ļaus sasniegt izvirzīto mērķi. Vienlaikus ir jāvērtē, vai iniciatīva konfiscēt viedierīces skolās, kā arī piešķirt tiesības izglītības iestādes pārstāvjiem pārbaudīt skolēnu personīgās mantas krīzes situācijās, ir tiesiski korektākais risinājums. Piedāvājums ierobežot viedierīču lietošanu nodarbību laikā, mūsuprāt, ir atbalstāms. Tehnoloģiju lietošana mācību vielas apguvē ir apsveicama un arī nepieciešama. Savukārt to izmantošana izklaides nolūkos traucē izglītības procesu un neļauj skolēnam pilnvērtīgi koncentrēties. Kaut arī šobrīd izglītības iestādes ir tiesīgas noteikt viedierīču lietošanas ierobežojumus iekšējās kārtības noteikumos, bieži vien skolēni un viņu vecāki šādus noteikumus neuzskata par saistošiem. Tāpēc ir būtiski radīt vienotu valsts regulējumu. Vērtējot kolēģu iniciatīvu ļaut izglītības iestāžu pārstāvjiem pārmeklēt skolēnu privātās mantas, jāpiekrīt, ka krīzes situācijā šīs tiesības var nodrošināt skolēnu veselību un drošību. Tomēr robeža starp bīstamās situācijas novēršanu un nepamatotu privātuma aizskārumu ir trausla, un normatīvajam regulējumam ir jāspēj tā sabalansēt. Cienījamie deputāti, uzskatām, ka ir nepieciešams turpināt darbu pie regulējuma izstrādes, papildus izvērtējot nepieciešamību grozīt citus normatīvos aktus, kā arī rūpīgi izskatot piedāvātos formulējumus. Paldies!